Čau, čau, sveiciens pavasarī! Stāsts pavisam interesantu mazu mašīnīti. Esam atveduši no Vācijas pilnīgi jaunu Toyota GR86. Kas tas tāds ir? Tuvās pastāstīšu. Cilvēki, vai jūs redzat, ka mašīnai vēl ir plēve? Plēve viņai ir tāpēc, ka viņa ir pilnīgi jauna no rūpnīcas. Jā, viņai ir 10–15 km, respektīvi pilnīgi jauna mašīna. Tad, modelis ir Toyota GR86, īsā vienkāršā cilvēku valodā vilks jārādā. Mazs Toyotas izpildījumā sporta auto ar jaudīgu dzinēju, maz izmēra mašīna, būtībā ielas kartings priekam. Nekā to savādāk nevar nosaukt. Un tas stāsts, kāpēc ir jauna no Vācijas un kāpēc viņi ir šeit, ir sekojošs, ka pasaule iet uz priekšu, mainās situācijas, ir Eiropas dažādas drošības prasības, gan uz CO2, gan uz drošības sistēmām, un tad mūsu klients griezās pie mums ar vēlmu šādu mašīnu iegādāties, jo nāca nesen pirms dažiem mēnešiem paziņojums, ka šo te modeli priekš Eiropas vairāk neražos. Un Latvijas vietējā tirgu pie Latvijas dīleriem, cik es no klienta sapratu, pats pārbaudījis neesmu un pasūtīt vai dabūt viņu vairāk nevar, bet Vācijā noliktavās vēl pēdējie mohikāņi bija. Tad mēs klientam šo te auto sagādājām. Tad, kas Vācītim vēderā? Tad, viss tas modelis, kā es viņu slengā nosaucu, ielas kartings. Mums ir maza izmēra mašīna, relatīvi viegla, ar 2.4, pilnībā vienkāršu atmosfērisku motoru ar 228 zirga spēciņiem, ja? Kas šajā te kombinācijā to mašīnu padara par tādu mazu jaudīgu spridzaklīti. Un te ir viss pa vienkāršo, un te arī tā mašīnas tā sūtība, ka viņa ir vienkārša. Ja tu pamanīji un vēl neuzdev jautājumu, ka te ir unikāli divi uzraksti, Toyota Subaru, tad šis ir tāds rets modelis, ko divi Japāņu ražotāji ir saražojuši kopā. Būtībā šeit mums ir Toyota GR86, bet Subaru ir pilnīgi identisks modelis, tikai ar Subaru logo, kas saucās Subaru valodā Subaru BRZ. Un patiesībā šī te mašīna vairāk ir Subaru, nevis Toyota, ja? Jo viņa primāri tiek ražota Subaru rūpnīcā. Ja? Un tas arī vairāk ir Subaru dzinējs. Subaru galā mums asociējās ar sportu un rallijiem un tā tālāk. Ja? Bet saucās Toyota, bet tas būtība nemaina. Ierāpos šajā mazajā mašīnā. Ko ir vieta tev? Es neesmu tas mazākais. Jā, man ir 100 kg un 1,80 m kaut kas. Jā. Saloniņš ir maziņš, bet, kā es teicu, tas ir ielas kartings. Jaunas mašīnas smarža, ko kamerā nevar parādīt, un te ir viss pa vienkāršo, jā. Kā saka, mašīna 24. gada, svaigi, pat šonadēļ reģistrēta, jā. Te viss ir vienkārši, lai brauktu. Manuālā kārba, jaudīgs motors, un te pat īsti nav jāmeklē kaut kādas ģeniālas ekstras vai kaut kāds basics ir, liels ekrāns ir, multimēdijas ir, jā. Bet šis ir tas modelis, kuram nevajag nekādas krutās, kā saka, features vai kaut ko tam līdzīgu. Varam bišķiņ pamēģināt. Tu jau tume? Jā. Pamēģināt mēs nevaram, tāpēc, ka mums ir jauna mašīna un lai gan mēs zinām, ka viņai jauda ir. Zini kā, nelauzīsim klientu mašīnu, jā. Visiem šādiem jauniem auto, vai tas ir sporta auto vai parasts auto, tos pirmos 5000 km ir jābrauc, ir mierīgi, nevajadzot tos apgriezienus, kā saka, kosmosā. Zinu, ka šis te klients, kas šo te mašīnu nopirc, viņu nepērk uz gadu, jā, bet viņš pērk principā viņu uz tuvākajiem 5 vismaz, jā. Tāpēc mašīna arī mums uzreiz jauna mašīna aprīkot visu kaut kādām papildu fīčām. Nākamā pietur viņai nevis uz biķenieku trasi papriecāties, bet uz pretrūsas apstrādi un keramiku, jā, vai maksimāli uzreiz ieliktu jaunai mašīnai to pamatu, ka viņi tiek saglabāti ilgstoši maksimāli jaunvērtīgā stāvoklī. Jā, vēl plēvītas viss ar virsmu. Tā būs bauda pašam klientam plēst viņu nost, jā, mēs tādas lietas nedaram. Mums arī uz halbas, kā saka, visas plēvis ir.
Kā saka, to mēs nedaram. Pajautāšu, te tāds GR. GR, šis ir tas modeļa nosaukums. Modeļa nosaukums ir Toyota GR 86. Vai Subaru izpildījumā tas ir Subaru BRZ. Jautās, cik apmēram šī mašīna maksā. Jā, šai mašīnai baigi nav noslēpums, viņu internetā var sameklēt. Tā summa jaunai mašīnai, cik viņas Vācijā apmēram griezās, ir apmēram nepilni 40 000 eiro. Ja? Un kā to analizēt? No vienas puses tas ir lēti priekš jaunas mašīnas, ja? Bet varbūt atkal priekš padārga, priekš mašīnas, kas ir maziņā un kā saka, nav tā pati praktiskākā mašīna. Ja? Bet te ir tā pamats sāls, kur es cienu savu klientu, un kāpēc es saprotu, kāpēc ir mašīnas, kuras es nesaprotu, kāpēc klienti pērk. Šo te mašīnas saprotu, te tu dabūni par šo te naudu vienkārši braukšanas prieku. Viņš nav superkārs, viņš nav tur kaut kāds Porsche Taycans, kas maksā 100 000, jā, kur viss ir kaut kādā kreizī komfortā. Te viss ir pa vienkāršo. Diezgan sportiski viņa tā rieta, cieta, relatīvi cieta. Nav dīvāns, jā. Dīvāns viņa nav, jā, cik mēs te līku viņu pabraucām, viņa ir štengra. Viņa ir štengra. Un, piemēram, te baigi Toyota ar Subaru par skaņas izolāciju arī nav aizrāvusies. Tāpēc, ka nevajag, tev vajag dzirdēt to motoru. Šis nav elektroauto, jā, kur tev viss klusi un maigi jābūt. Šis ir pēdējais īstais auto, kur nav nekā lieka. Ja? Vēl 24. gadā, ja? kas arī es diezgan droši varu teikt, ka skaties tiem pašiem elektromobīļiem, kas pēdējā laikā dominē importā no Vācijas. Ja? Viņiem tās vērtības gāžās. Ja? Tur citos video esam stāstījuši, ja? Ka tur Vācija elektrības cena šāda un tāda, ja? Un tad ir daži modeļi, ja? Kas 2 gadu laikā ir stabili vairāk pa pusi zaudējuši. Par šo te modeli man gribās teikt, ka dēļ tā, ka viņš vairs netiek ražots. Ražots tiek, bet ne citiem tirgum. No Amerikas tur kaut kādus jau varēs dabūt tā pati. Ja? Viņam tā cena stāvēs vidēji augsti, stabili ilgu laiku. Tas pats mums notikās ar Subaru STI 18. un 19. gadā. Ar zināmo modeli klasiku, kuram bija 2.5 300 zirgu motors ar pilnpiedziņu. Ja? Paziņoja, ka viņas beigts ražot, ja? Un tad, principā, bija 18. un 19. gadā arī bija baigais bums, ja? Kad lietotas mašīnas pēkšņi tirgojās tuvu jaunu mašīnu cenām, tāpēc, ka visi tie, kas apzinās, ka viņas vairs nebūs, ja, ķēra grāba viņas. Tā kā kolekcijai var teikt. Tā kā kolekcijai. Tieši tā, kolekcijai. Arī ar esošo klientiņu mēs paskatījāmies dažas tur gadīgas, 2-gadīgas mašīnītes lietotas Vācijā. Ja? Un vienkārši tas value for money bija tāds, ka tā lietotā mašīna, kas tur nobraukus kaut kādu gadu un 10, 11, 12 tūkstošus, viņa maksāja tikai dažus tūkstošus, cik jauna no noliktavas Toyotā pie dīlera. Kā viņa vadās? Vadās viņa burvīgi, tāpēc, ka tā mašīna ir viegla. Nav superkārs ar 500 zirgiem, ja, bet priekš tās mazās masas tie 228 zirdziņi ar manuālo kārbu tāpat jūtās baigi jaudīgi. Sekundes tāpat ir relatīvi priekš iekšdedzes mašīnas maz 5,5 vai 5,4. Ja. Tas ir cieņā. Bet šai mašīnai nav tā sūtība būt ātrai, kā saka, uz bāņa vai uz taisnas līnijas. Viņa tāpat ir, ja. Bet visa tā sāls ir pakaļspiedziņa, klasika, perfekti, kā saka, izsvarots viss svars. Arī tas motors, teiksim tā, Subaru Boxster motors, ja, viņi var nolikt ļoti zemu vai smaguma centrs ir, ja, kā saka, zemi. Un visa tā mašīnas sāls, es jau atkal slingā atkārtošos, ja, tas ir ielas kartings. Un te neiet stāsts par kaut kādiem milzīgiem ātrumiem, ja, vai te ir, kā saka, stāsts par manevrēt spēju, stingrību un visa tā ir šitā mašīnas tā sāls un bauda. Mums Latvijā jau nav kur ātri ieskrēties, vai tu brauc, kā saka, papriecājies uz slēgtu trasi, ja, vai tas arī viss.
viņš ir. Tā viņš ir. Tā kā ritīgs priekšsvarīt ar šo te mašīnu, pirms mēs viņu atdodam klientam, kā saka, izmest kādu līgumu. Saprotu, kur viņai ir tā viņas burvība. Respektīvi, mūsu klientiem, kas griezās ar šīs mašīnas vēlmi, iezvanīja galvā tas zvans, ka to mašīnu vajag dabūt, kamēr viņas vēl ir. Jā? Un paņemt pēdējo jauno. Kā es video sākumā teicu, viņas vairs neražos, tāpēc, ka mums Eiropā ir viskaut kādas ražos, bet ne Eiropas tirgom, un Eiropas modeļi nebūs. Un te ir, kā saka, divas tās lielās problēmas. Eiropa spiež uz leju visus CO2 un motora tilpums un tā tālāk. Jā, līdz ar to vienkāršas atmosfērisko motoru mašīnas bez hibrīdiem, bez elektrībām, bez kaut kādiem papildinājumiem, bez DPD filtriem, jau benzīna motoriem vienkārši, kā saka, paliek grūtāk un grūtāk ražotājiem ražot. Un otra lieta ir arī Eiropas drošības prasības. Tad šis tas ir tas vienkāršais modelis, kuram 24. gada mašīnai nav nekādi pieejami ne adaptīvie kruīzi, ne avārijas bremzēšanas, ne kaut kādas, jau mūsdienās pašsaprotams drošības braukšanas asistentu features. Ja? Un Toyota ar Subaru vienkārši, par cik tā ir nišas mašīna, vienkārši viņi neražos. Ja? Tad, klients to apzinoties, vēlējās šādu sapnīti sev piepildīt, griezās pie mums, un Vācijā, atšķirībā no mūsu mazā Baltijas valstu tirgus, viņas vienkārši vēl pie dīleriem pēdējās mašīnas pa dažām kaut kur stāvēja. Ja? Un tad ir, kā saka, 2-3 nedēļu process, nopirkt, atvest viņu un piereģistrēt. Tā ir mūsu ikdiena, to mēs arī darām. Tā kā bez mazai video beigas var taisīt. Ja jums ir sapnis par kādu modeli, ko jūs Latvijā nevarat nopirkt, vai arī nevarat atrast pieņemamā cenā aprīkojumā lietot, griežties pie mums, un mēs jums tādu mašīnu no Vācijas sagādāsim.